Fanu pūles, mājas sacensības, kā saka, lai gan neesmu no šejienes. Tik forši. Teiksim tā, kas brauc precīzi un nekļūdās, tas vinnē. Nolec lejā, pabiedējies! Tikai vairāk, vairāk. Nu, tev šitā sacensības kā pa kalniem, kā pa lejām. Tad palika sāki kā pēdējais, bet, nu, tiki trīniekā un otrajā vispār.
Jā, pirmajā braucienā starts bija ļoti slikts, saķēros ar Lubo un aizgāju kā pēdējais laikam. Tad tikko līdz trešajai, kas ir ļoti labi. Un otro braucienu startā aizbrauc otrais, apdzinu Leorku un uzvarēju kopā pirmais. Ļoti labi. It was a very tough day for you. After 3 wins in the final race, you finished third. Tired? Yeah, a little bit, because I ride both class, MX2 and MX1 class. That means you must be good physical and enough strong to ride. Trase bija interesanta, šogad bija mazliet bišķiņ savādāk. Protams, lielākais āķis ir tie kalni uz leju, kurš var ilgāk iedot gāzi un straujāk sabremzēties. Un pēc tam bija, protams, tie asie līkumi, špūres, akmeņi. Tas viss kopā bija tāds diezgan liels pārbaudījums visiem. Ja mēs runājam par šodienu, tad man liekas izdevās ļoti labi, jo bija liels bažas no rīta 7:00 pamodos un lietas gāra un likās ārprāts. Bet paskatoties uz šodienu, kā viņi norisēja, un kad jau sākās pirmie treniņu braucieni 11:00, tie mākoņi mums Ventspilī Magic, viņi aizgāja prom un sacensības noritēja. Tāds bija saule, un tas bija tas, kas vajadzīgs, jo mums atkrīt viena tāda pozīcija, kā viņu laistīt ar tām ugunsdzēsēju šļūtenēm, jo tā ir tāda liela nodarbe, ja, kas prasa laiku un enerģiju, jo trasi nedrīkst putēt. Ja. Tagad šis lietas bija mums braukā, kāds palīdz, un viss bija kārtībā. Protams, ka tas viss nevarētu notikt, ja nebūtu akcijas sabiedrība Vent Bunkers, kas 19 gadus ir kopā ar mums jau gadu pēc gada. Neviens nav izlaists. Ja. Kalnā šeit 6. reizi, un protams, Ventspils pilsētas domē, kas piedalās arī līdzfinansējumu un šīm skaistām tribieniem un šo infrastruktūru skaisto sakārtoto vietu. Ja, un līdz ar to mēs arī esam atšķirīgi no visiem pārējiem organizatoriem Baltijā, ja, kad tāpat arī sportists tāds jau citur nenotiek. Ja, tas ir Ventspilī iespējams. Es teiktu tā, ka šogad bija viens no spilgtākajiem tādiem dalībnieku sastāviem, ja, jo viņš bija kolorīts ar to, ka bija vairāk nezināmie tādi braucēji, jo Aigars Leoks nebija piedalījies ilgu laiku, un viņš ir bijušais pasaules čempionāta dalībnieks. Ja. Tad Karels Kucārs, kurš šobrīd aktuāls ir pasaules čempionātā un brauc nākošajā nedēļā jau uz GP, viņi iedeva to, kad mēs nezinām, kā prognozēt, kurš tad būs īstai kofertiem uz piedestāla, tā kā mums arī šeit finālā arī iznāk. Paldies visiem līdzjutējiem par atbalstu šodien. Es domāju, ka ar lieliskām emocijām mēs dosimies katrs uz savām dzīves vietām.